zemnieku saimniecība Gāršas. Principā mēs sākam no nulles. Ar tiem pašiem 10 Herefordu grūsnām telēm no Vācijas 98. gadā. Jā, mēs to konkursu neizturējām, bet pēkšņi bija zvans, kad ir konkursu uzvarētājiem pietrūcis bankas finansējuma, un ja jūs varat ātri atrast finansējumu, jūs šīs teles dabūsiet. Tā mēs tikām 98. gada pavasarī pie pirmajām 10 grūsnajām Herefordu telēm no Vācijas. Jau gandrīz 2 gadu desmitus Dikļu pagasta zemnieku saimniecībā Gāršas saimnieko Ilga un Nikolais Straševski. Lieli palīgi vienmēr ir bijušas arī viņu 4 meitas, no kurām viena, Baiba, 2015. gadā ir izveidojusi arī savu gaļas lielopu audzēšanas saimniecību un jau drīz būs diplomēta veterinārā ārste. Visi skolotāji bija pret, jo viņai vadīja skolā dažādas kultūras pasākums, ka viņai mākslinieciskā ievirze būtu vairāk piemērota. Un kur bērns aprūk savu talantu pie govīm. Tehnika ir veca. Jaunākajam traktoram ir kaut kādi 20 gadi, vecākam būs kā 40. Noguruši jau ir, bet vēl jau iet uz priekšu. Tās ir jaunākās mazmeitas, kas raujās pie vecmāmiņas uz laukiem. Ļoti patīk dzīvnieki arī. Ne, viņas atbrauc uz 4 dienām, un beigās viņas palika 2 nedēļas, un tagad jau ziemā zvanīja, kad varēs braukt. Kaķis mums ir ļoti, teiksim tā, ļoti dišciltīgs. Viņam vispār nepatīk 6 cilvēki. Meitenēm bija aizraušanās, mums ir vācaitis un augšā. Tur arī ir viņus. Jūs jau uz izstādēm atači braucāt. Jā. Mēs vēl bijām jaunas, skaistas. Varēja pieteikties tie, kas startē uz veterināru medicīnu, lauku saimniecību, lauku inženieriju. Tas ir tā kā atbalsts jaunajiem speciālistiem, kas cels tā kā Latvijas attīstību.